likums, kurš Saeimā ir apstiprināts. Šobrīd valsts kontrole, Latvijas valsts meži, Finanšu ministrija un Saeimas juridiskais birojs 4 manā uztverē ļoti kompetentas iestādes lasa likumu 2 atšķirīgos veidos. Mēs lasām, mums ir 90%, Finanšu ministrija no mums sagaida 90%. Valsts kontrole lasa, ka vēl Ujens. Nē, viņi saka 155. Nē, Ujens ir tāpatās klāt, tas ir 112. Kontrole piekrīt, ka ir minimums, Saeimas juridiskais birojs piekrīt, ka minimums. Kancele arī saka, ka ir minimums jāmaksā. Nu, tad, lūk, ko tad politiķi pieņēma? Es atbildēšu attiecībā uz 90%. Tā tiešām bija. Tā bija progresīva iniciatīva. Jo jau pagājušajā vasarā, atceroties, cik mums bija sarežģītas sarunas ar visiem budžeta jautājumiem, ka visur ir nepieciešams griezt un taupīt, mēs skatījāmies, kādas ir iespējas no papildus budžeta ieņēmumiem. Un, ja atminaties, tad jau pagājušajā vasarā mēs konstatējām, ka Latvijas valsts mežos ir šis uzkrājums ar līdzekļiem, kur mēs nevarējām pateikt, vai tas ir investīcijām, vai tas ir citām vajadzībām. Un mēs konstatējām jau tobrīd, pat politiskā līmenī, man bija brīnums, ka valsts kanceleja to nebija izdarījis pirms tam, ka šeit ir iespējams šajā brīdī uzlikt lielāku summu attiecībā uz prasītajām dividendēm valsts budžetā, lai mēs varētu atslogot situāciju, jo tas nepasliktinātu Latvijas valsts mežu finanšu situāciju. Un šis valsts kontrolas revīzijas dokuments vēlreiz apliecina to, ka mums bija taisnība. Šuvājam, Kubs, pirms jūs balsojāt pa likumu, jūs viņu izlasījāt? 90% ir visām valsts kapitāla sabiedrībām bez izņēmuma. Un pēc tam bija arī atkāpes attiecībā uz citiem valsts uzņēmumiem, piemēram, Latvijas Energo. Bija tikai 4, kurām ir minimālas, bet visiem lineāri 90%. Es domāju, ļoti svarīgi, ka deputāti izlasa likumu, kuru viņi pieņem. Es biju dziļi iesaistīts tā likuma tapšanā. Es saprotu dažādu veidu izaicinājumus attiecībā uz dividendu prognozēm, bet šeit mēs runājam par atšķirībām, kas ir 70%. 70%, un pēc tam, kas notiek ar šiem atrastajiem līdzekļiem, 90% aiziet zemkopības ministrijai šajām iekšējām vajadzībām. Šie līdzekļi... Ja valdība to akceptē, ja progresīva valdība to akceptē. Tā ir kļūda, tā nedrīkstēja būt. Tas varbūt aiziet no, dividendēm no, teiksim, Latvijas Energo. Kā tu vari pateikt? Ir Latvijas valsts meža dividends, un viss, ko es saku, ka šī ir tāda summa, par kuru ir nepieciešama Andri, ja tu gribi būt par premjeru, tev jāmācās grāmatvedības Jā, pamati.